Sekojat līdz hokejam? Nu, mūsējie divas spēles uzvarēja. Žēl, ka Krievs zaudēja un šodien zaudēja, bet cerams, ka nākamo spēli vinnēs. Nevis vēl pēdējās divas spēles, kas būs. Jā. Mūsējie, lai cenšas, lai vairāk spēks un lai vairāk kūku. Vairāk kūku. Vairāk kūku, jā. Jā, jo tas vajag proteīnu. Vairāk tādu īsto ar olām kūku. Torts. Jā. Tev garšo torts vispār? Jā. Vai ne? Ir baigi labās. Ir tīpaši, kur vairāk kvalitātes traknākās. Tās tik foršas. Nē, nu traknākās negaršo, bet... Tev tās jogurti, jā? Jā. Nu jā, mēs esam tomēr dažādi cilvēki. Nu pārsvarā biespieni jau arī garšo. Jā, biespieni ir labas, jā, tur mēs varam droši vien piekrītam viens otram. Un putgrējumi arī ir labas. Jā, nav tik labas kā biespieni, bet jā. Sen jau sako līdz hokejam? Jau pirmo dienu. Jau pirmo dienu? Tad es ilgtermiņa fans. Jā. Tad, un kā ir? Kā jūties pašlaik, kad mēs esam sagrauti bēdās visu Latviju, principā? Nu, neko tādu neko tādu nejūtu, bet nu, ko var padarīt, ka mūsējie paliek mūsējie. Jā. Kaut zaudē, bet tomēr zaudē mūsējie. Jā, zaudē. Nevis zaudē tur Norvēģiju vai Vāciju. Jā. Jā, tomēr patīkamāk, ka zaudē tomēr savējais. Jā. Jā. Un tu jau sen esi hokeja fans? Tikko es tagad sāku skatīties to hokeju. Nu, Čehija sakāvās ar Latviju, vakar skatījos. Nu, drausmīgi, jā, zaudē viņi pat drausmīgi, pat nezinu, ko teikt. Bet jau latviešiem, hokejistiem, vajadzēja ritīgi viņiem sadot. Tas bija kā skatīties, citreiz rāda pa National Geographic savannas dzīvi, kur lauvas uzbruk. Jā, šausmas. Latviešiem kaut kas nepatīk par tiem Čehijiem. Kaut kas nepatīk, un tāpēc viņi sāk sakauties, kad nevar trāpīt tajā vārtos. Tas ir bēdīgi, jā, ka viņi tomēr tas... Jā. Nereāli bēdīgi. Paldies jums, jā. Lai jums veids. Paldies jums arī.